Čau, un šodien es kārtoju somu, lai paliktu pienaktī pie manas draudzenes. Tad es ņemšu šādu somiņu. Ja man tur vietas nepietiks, tad es paņemšu somu, kas ir lielāka. Bet pirms sākuma man ir viss jāizņem, kas šeit ir. Šeit man stāv man dēdējošanas soma, tad man ir atslēgas, čībiņas, klarota. Nezinu, ko viņi īstenībā darīja. Bet kā nekas. Tā, priekšējā kabatiņā man ir. Man te ir 2 sprādzes un visādas lietiņas. Tāks, jā. Vēl šāds te. Nu, tad, jā, tas ir viss, kas man te bija. Un tagad es te visu salikšu iekšā. Viss, ko es ņemšu, man liekas, tas būs kādas rezerves drēbes, pidžamā un zobris kā par standartu. Tad pirmais no drēbēm es ņemšu, var teikt, kā pidžamu. Šeit es saliku pidžamu, te ir šortiņa un šāds te krekliņš. Tā ir kuras gulēšu, tad ir apakšveļu, un te ir tas mazais krekliņš un apenes. Tad šāda te maiciņa, vienkārši lai pastaigātu. Tad ir vienkārši parastas bikses. Un arī siltais džemperis katram gadījumam. Tad pagaidām tas ir, ko es ņemšu, var teikt, no drēbēm. Protams, es vēl ņemšu arī šādas ten čībiņas. Nu, var teikt, šādas ten. Nu, jā. Un tā kā, tas vēl, protams, nav visa. Es vēl ņemšu no meiteņa lietiņām šādu ten, kā, nu, kosmētiku manējo, nu, jā, tur iekšā ir, var teikt, kosmētikā. Tur ir arī gumijas, protams. Tad ir ķemme un šāda stīpiņa. Nu tā. Protams, vēl es ņemšu šādu ten spilvanu vienu un šādu ten. Tā, to slikšu atsevišķā maisā. Jā, var teikt, es vēl paņemšu droši vien kaut kādas zeķes, bet es vēl nezinu. Es nu paņemt vēl šādas zeķes. Ok, bet tātad sākam pakot. Es priekš tām spilveniem, un es vēl droši vien paņemšu kaut kādu plediņu vai kaut ko tādu. Es paņēmu priekš tā šādu maisiņu, bet domāju, ka es neņemšu pledi, tur būs un tā. Jā. Tad jā, un tad re, kur ir mana soma. Jā, tad šeit ir mana soma. Jā, un es tagad tā kā sākšu te visu likt iekšā. Apakšā es likšu čībiņas, šādi ten. Tā. Tālāk es likšu, es domāju, ka es pēdējo likšu apakšveļu, tad pidžamu, tāpēc, jo tos man vajadzēs iespējams, kad dienas beigās, tāpēc, jo mēs iesim no dienas beigās vēl. Un, jā, tad es zeķes ielikšu te kaut kur gar maliņu. Tā, tad bikses un maiku te. Un tad vēl man paliek šis džemperis. Es domāju, ka es viņu likšu arī maisā, jo viņš ir liels. Un tagad es ielikšu kosmētiku un ķemi. Vēl starp citu, es aizmirsu ielikt pašsvarīgāko. Tas ir planšeta telefons, no kā es filmēju. Lādētājs. Austiņas. Un blociņš ar penāli. Tā kā tas ir mans diary, var teikt, tā, blociņš, nu jā, vienkārši blociņš. To es arī tagad visu tur salikšu iekšā. Var teikt, es visu esmu salikusi somā. Es tagad tā izvēru viņu ciet. Vispār es šito ielikšu citā. Bet, nu, var sakot, es esmu pabeigusi kārtu, var teikt, somu. Tagad es ātri ielikšu lādētāju šeit iekšā. Nu, es jums parādīšu, kā skaties. Nu, jā, skaties šo. Tad re, kur īsti šādi man soma, viņa ir diezgan smaga.
Tad austiņas es nevarēju, man nesnāca viņas tur ielikt. Es viņas tāpēc, ja es viņas varu uzlikt arī šādi, nav nekāda problēma viņas uzlikt šādi, tāpēc es viņas nolēmu nelikt tur, jo viņam arī tur nebija vietas. Tāpēc es tagad salikšu visu šajā maisiņā. Tad šajā maisiņā es pēdējo droši vien likšu džemperi. Kāpēc? Tāpēc, jo gultu mēs droši vien saklāsim jau uzreiz. Tāpēc spilvenus man vajadzēs pirmos. Un džemperi man iespējams, kad arī pat vēl nevajadzēs, jo tur ir ekstra būs silts. Tālāk es tagad salikšu visus spilvenus. Un var veikt, es esmu gatava. Vēl es, protams, paņemšu arī snekus, kaut kādus saldumus. Un pārējā austiņas pagaidām arī iekšīt. Un tad, kur ir, var teikt, mans komplektiņš, kā es braukšu Līnas ciemos. Protams, es vēl paņemšu dažas spēles un, protams, snekus. Tas būs visiem, tas būs arī laikam viss. Paldies, ka skatījāties visiem. Atā!